Sveiciens visiem, atkal multirobots.lv. Bieži cilvēki jautā par to, vai neiebrauks Jarbo dīķī vai apļaus ap dīķi. Šādus jautājumus bieži saņemam, un te ir tāds piemērs, kā pļauj tieši šobrīd apkārt dīķim. Dīķis ir iezīmēts kā nezona, un viņam Jarbo nav problēmu apļaut apkārt nezonai, kurā viņš nekad arī neiebrauks. Piesardzība, protams, jāievēro. Mazliet no dīķa malas tomēr paliek kāds metriņš, lai neiegāžās slapjā laikā, bet principā Jarbo ir pa spēkam apbraukt dīķi, ja kāds jautā. Tad šī ir tā jaukā atbilde par pļaušanu ap dīķi. Paldies!